Šeit ir vēja turbīna, kas ir mana promocijas darba tēma Rīgas Tehniskā universitāte. Tā ir ļoti viegla, tāpēc var griezties pat vāja vēja. Tai nav fundamentā. Tā stāv uz 3 koka kājām. Turbīna atrodas aiz masta, tāpēc tā pati griežas pareiza virzienā un tai nav nepieciešama aste. Lai noķertu vāju vēju, tai ir 6 sparni, kas izgatavoti no plānas plasmasas. Tomēr viegla konstrukcija var salauzt vesuļvētras laikā. Lai tas nenotiktu, tai ir 2 aizsardzības sistēmas. Pirmā aizsardzība ir tā, ka spēcīgā vēja tā var pagriezties asi perpendikulāri vējam. Šim nolūkam kalpo papildu sviras, kuras jūs redzat. To darbību es izskaidrošu citā video. Otrā aizsardzības metode ir tāda, ka ļoti spēcīgā vēja turbīna var nokrist uz zemi tā virzienā, kura pūš vējš. Taču tā krīt tik veikli, ka krītot nesalauzīs. Lūk, kā tā krīt. Virve, kas piestiprināta pie kājas, kurā pacelās, palēnina kritienu. Paskaties uz šo virvu. Īpašs mehanizms virvu atbrīvo lēni, lai tā nekritos zemē. Turbīna no jebkuras pozīcijas nokrīt pareiza pozīcijā. Tas ir ar asi uz leju, lai nesalauztu sparņus. Šāds kritiens notiek ļoti reti, vētras laikā reizi 5 gadus. Pēc vētras cilvēks var vienkārši pacelt turbīnu un tā atkal sāks darboties. Tā nesalauzīs, neraugoties uz to, ka tā ir izgatavota no ļoti lētiem materiāliem. Tikai šāda turbīna Latvijā var būt ekonomiski izdevīga, jo vidējais vēja ātrums pie mums ir diezgan maz, tikai 5 metri sekundē.